Pēdējo dienu laikā esmu saņēmis tiešām ārkārtīgi daudz tālruņa zvanus, e-pasts, un cilvēku vaicā, kāda ir visu Latvijai attieksme pret 13. janvāri, kāda ir mūsu attieksme pret plānoto tautas sapulci, pret to, ka šo sarīkojumu organizē Štokenberga partija citai politikai, par to, ka šī pasākuma kontekstā ir izskanējušas dažādas bažas, ka sarīkojums varētu beigties ar vardarbību, ka ir izplatīti paziņojumi ar atklātu aicinājumu rīkoties vardarbīgi un pretlikumīgi šajā pasākumā. Un visa Latvija atbilde ir viennozīmīga. Tur, kur ir latviešu tauta ar tās taisnīgām prasībām un taisnīgu rīcību, tur jābūt arī mums. Tāpēc tā ir atbilde. Visa Latvija būs šajā pasākumā, būs šajā pasākumā es personīgi, un mēs būsim aktīvi. Cita lieta, ka visa Latvija nekādā gadījumā negrib un nevar uzņemties atbildību par šī pasākuma politiskiem organizatoriem, konkrēti par citu politiku. Galvenokārt jau tāpēc, ka mums ir nepietiekoši daudz informācijas par to, kādas ir politiskās nostādnes šī organizācija pārstāvi, īpaši nacionālā jomā, kas mums ir īpaši svarīga. Vēl jau vairāk mēs nevaram uzņemties atbildību par dažādiem provokatoriem vai vienkārši cilvēkiem ar ļoti zemu saprašanas līmeni, kas uzskata, ka šajā pasākumā likuma pārkāpšana un vardarbīga postu un zaudējumus nesoša rīcība var dot kaut kādu labumu. Šādi cilvēki var gadīties jebkur. Šādi provokatori var gadīties jebkādā pasākumā un saistīt to ar dalībniekiem, ar organizatoriem būtu ļoti muļķīgi. Par to ir jāatbild drošības iestādēm, par to ir jāatbild policijai. Mēs atbildam paši par sevi. Mēs atbildam par to, ka tautai ir jāprotestē, tautai ir jāceļas kājās, jāiet ielās, un mēs saprotam, ka vienā dienā rezultāts sasniegts netiek. Bet šādas kopīgas sanākšanas, šāda apziņa, ka mēs kopīgi varam veikt, ka mēs varam būt visi vienoti, neatkarīgi no tā, kurai sociālā grupai piederam, jo problēmas mums ir līdzīgas. Tas dod apziņu, ka mēs joprojām esam saimnieki, ka patiesībā tas, par ko barikādēs cīnījamies, teorētiski joprojām pastāv. Mums ir iespējas padzīt mūsu kalpus. Vai mēs to padzīsim, cik ātri un kādā veidā, tas būs atkarīgs ne tikai no šīs sapulces, bet no tā, kā mēs rīkosimies ikdienā. Un visbeidzot, mēs jau šobrīd varam droši teikt, ka pasākumā būs daudz tādu cilvēku, kurus mēs netuvu negribētu redzēt. Dzirdēts, ka plāno nākt nacionāli boļševiki. Dzirdēts, ka saskaņas centrs jau drukā savus karogus, lai arī parādītos šajā pasākumā, kā būdami tautas atbalstītāji. Tad es varu pateikt tikai vienu. Aizliegt mēs viņam to likumīgi nevaram. Nav tas šobrīd mūsu spēkos. Taču visu Latvijai dalība konkrētajā pasākumā ļoti lielā mērā ir tieši ar tādu mērķi, lai nekad tāda spēkā saskaņas centrs un PCT vēl pie teikšanas Latvijā netiktu. Tā vara, tā politiskā elite, pret ko būs vērsts šodienas protests, tā patiesībā ir tā, kas savos kompromisos ir gatava vienoties pat ar pašu nelabo. Un ar saskaņas centri jau noteikti. Un pēdējā laikā viņi vairs par to neslēpj. Tā ka kārts ir izlikts galdā. Mums katram pašam ir jāsaprot, vai šis kārts nav pārāk biedējošs, pārāk dramatisks un pārāk lielu nelaimu sološs mūsu bērniem, lai mēs tā varētu vienkārši pasīvi pagaidīt no malas, paskatīties, kā tur viss atrisināsies. Mums ir jāiet. Mums ir jāpiedalās, neskatoties uz visiem mīnusiem, kas nenoliedzami ir. Mums ir jāiet, jābūt aktīviem un tāpat laikā jābūt savaldīgiem, vērst prātu un jāsaprot, ka neviena provokācija, neviens nemiers,
kas varētu rasties šī pasākuma laikā, mums par labu nevar nākt.